Esiet sveicināti, dāmas un kungi, 2026. gadā. Mani sauc Oskars Zuģickis, un radio ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības. Šis mirklis, kad gadumija noslēgusies, kad mēs domājam par tām lietām, kā ir aizritējis pagājušais gads, domājam par tām lietām, kas notiks šī gadā, ir visnotaļ būtisks, un arī mēs esam uz radio studiju Alise Plus aicinājuši divus kungus, lai šodien runātu par uzņēmējdarbību Latgalē. Un tā pie mums šodien viesojas Latgales plānošanas reģiona divu institūciju pārstāvji Andris Kucins, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs. Labdien! Un Vladislavs Stankevičs, Latgales speciālā ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks. Labdien! Nu, kungi, šī gadījumā, ja mēs runājam par uzņēmējdarbību Latgalē, kā mums kopumā tas izskatās, kā mēs attīstamies? Jo ļoti daudzi saka, ka Latgalē viss ir slikti, viss nelabi, bet pagājušā gada nogalē mēs runājām šeit pat radio studijā, tikāmies ar varam ministru, un viņš ļoti slavēja plānošanas reģiona visas aktivitātes, speciālās ekonomiskās zonas sasniegumus. Kā ir no jums skatoties, no jūsu redzesloka? Jā, jāsaka tā, ka laikam ejot tā kā rūdeni, nekas nestāv uz priekšu, un par prieku mums, to, ko mēs redzam arī statistikā, skatoties Latgales griezumā uzņēmēju darbībā, jāsaka, šīs ir pozitīvas pārmaiņas. Un jāsaka, pagājušā gadā, analizējot īpaši 24. gadu, jo šie cipari mums ir pieejami no uzņēmēju darbības griezuma, tādā pa nozaru sektoru griezumā, jāsaka, ka mūsu Latgales ekonomiskais, tāds sauksim viņu par pīrāgu, ir ļoti sabalansēts. Tur iekšā ir ražošanas sfērā, ir gan kokapstrāde, kas izmanto mūsu vietējos resursus, ir metāla apstrāde, kas ir vēsturiski viena no senākajām nozarēm, kas pārstāvēta īpaši plaši Daugavpilī un Rēzeknē, un arī tekstilu rūpniecība, šūšanas uzņēmumi arī pie mums darbojas un nodarbina lielu skaitu nodarbināto. Un kas ļoti svarīgi, bez šiem visiem minētajām nozarēm mums arī nākusi jauna nozare, ko mēs saucam tā optoelektronika. Mums ir parādījušies elektronikas, optisko šķiedru ražotāji, kas ieņem ļoti augstus rādītājus kopējā Latgales reģiona pievienotajā vērtībā. Un jāsaka, ka šie uzņēmumi arī bilances rādītājos ir paši lielākie. Un tas tāds labs iedvesmojums un dot pārliecību, ka mēs varam iet uz priekšu. Protams, katrs sektors saskarās ar kaut kādām grūtībām, šķēršļiem, jo ārējā vide ir mainīga. Bet, skatoties no statistikas viedokļa, šis sabalansētais struktūra ekonomikā, ļauj cerēt, ka mēs iesim uz priekšu. Ja mēs, Andri, runājam par šīm te pieminētajām visām jomām, nozarēm, kas būtu, jūsuprāt, vēl būtiskas lietas, ko varbūt tās reģions varētu piedāvāt uzņēmējiem, vai varbūt tās kaut kādas idejas ir, kas būtu atbalsta instrumenti, kas varētu veicināt arī tos jaunos uzņēmējus, kas veidojas, vai esošiem uzņēmumiem, kas jau ilgtermiņā strādā mūsu reģionā? Jā, Oskar, ļoti precīzi formulējot, tiešām mums trūkst īpaši reģionam pielāgotu atbalsta programmu, kas būtu interesantas gan biznesa uzsācējiem, gan arī esošiem uzņēmumiem, kas varbūt nevar tikt uz atbalstu biznesa uzsācēju tādās programmās. Ja? Bet jāsaka, ka šeit ir prieks, darboties Latvijas Investīciju attīstības aģentūras biznesa inkubācijas atlases programmā, un redzu to, ka katru gadu šī latiņa konkurence starp jaunpienācējiem biznesa inkubācijas atbalstā, viņa ceļas uz augšu, un nāk arī tehnoloģiski uzņēmumi ar tehnoloģiskām idejām.
kur tas ceļš no biznesa uzsākšanas bieži vien gadās tā, ka nav tā, ka mēs tūlīt atnākam uz biznesa inkubatoru un jau pēc gada mēs būsim tūlīt top ražošanas un eksportējošs uzņēmums. Arī tādi ir radušies mūsu biznesa inkubācijas atbalsta programmā iepriekšējā periodā. Bet jāsaka, ka šo atbalstu izmantojot pakāpeniski soli pa solim, mums ir cerība, ka būs arī šie veiksmes stāsti. Tādi arī ir, bet par tiem mēs varēsim runāt varbūt pēc gada, 2. Es redzu, ka viņi vienkārši attīstās pašlaik. Vladislav, runājot par Latgales speciālo ekonomisko zonu, tas noteikti ir viens no rīkiem, ko reģions sadarbībā ar ministriju, dažādām institūcijām ir izveidojis. Cik jau Latgales speciāla ekonomiskā zona ilgi darbojas? Labdien vēlreiz. Latgales speciāla ekonomiskā zona darbojas no 2017. gada. Un kā mums sokas? Kā lai saka, vienmēr jau gribētos labāk, bet, manā skatījumā sokās mums pietiekoši labi, un mēs arī redzam, kā jau Andris ir minējis, mēs tiešām esam ļoti priecīgi par to, ka ir pietiekoši negaidīti, sākot laikam ar Exxon Cable un ienākšanu Daugavpilī. Šeit sāk parādīties pietiekoši nozīmīgas investīcijas priekš valsts un arī priekš Latgales reģionā tieši augsti pievienotais vērtības produktos. Neskatoties, protams, uz to mums arī ļoti labi jāsaprot tas, ka mums vajadzētu arī pietiekoši labi strādāt pie atbalsta klasiskajām nozarēm, kas pārtikas ražošana, metāla apstrāde, kokapstrāde, tekstilu uzņēmumi ir jāatbalsta. Un skatoties varbūt kādu 4-5 gadu griezumā, 22. un 24. gadā bija lielākas investīcijas. Mēs esam noslēguši līgumus, protams, ar elektronikas ražotājiem un ar optiskas šķiedras uzņēmumiem, kas strādā medicīnas jomā. Un var teikt tā, ka pat lielāka daļa no investīcijiem, ko ar Cezar piesaistīs, ir kā reiz attiecināmi uz šīm nozarēm, bet 2025. gadā pavisam negaidīti tomēr lielāka daļa investīciju. Un jāsaka tā, ka mēs noslēdzam diezgan daudz līgumu, 19, kad vidējais rādītājs mums bija kaut kāda 10-11. Tad pieaugums ir jūtams. Pieaugums un jūtams, varbūt summas klasiskajās Latgales ražošanas nozares nav varbūt tik milzīgas, bet pagājušā gadā tiešām lielākas investīcijas nākušas no kokapstrādes uzņēmumiem un ar kudras pārstrādes uzņēmumu. Tas priecē, jo vienu gadu sanāk, mums vairāk investē jaunas nozares, citu gadu atkal klasiskās Latgales nozares, un tas priecē, jo katra ienākoša investīcija rada darba vietas, un mēs arī esam analizējuši statistiku, kā reāli uzņēmēji diezgan piesardzīgi noslēdzot ar mums līgumus, norāda tas darba vietas, ko viņi plāno izveidot. Un reālajā dzīvē tas darba vietas, ja ņemt statistiku, principā veidojās varbūt pat 2 reizes vairāk nekā mums tiek apsolīts. Ja mēs skatāmies šobrīdējā situācijā, cik Latgales tās darba vietas saražojas ir uzņēmumi, protams, kas darbojas Cezā. Teiksim tā, ka uzņēmumi ir apsolījuši mums, mūsu noslēgtajos līgumos izveidot nedaudz vairāk par 700 darba vietām. Tas šobrīd, ir diezgan daudz. Bet šobrīd tikai viena uzņēmuma Pulsar Optics Daugavpilī strādā vairāk par 360 cilvēkiem jau. Tas, neņemot vērā arī pārējos 97 noslēgtos līgumus ar Latgales un citiem uzņēmumiem. Es domāju, ka klausītājiem jau ir zināms, kad kuriem nav zināms, tiem mēs varam apskaidrot, ka pēc būtības Latgales speciāla ekonomiskā zona strādājas principā jebkurā Latgales teritorijā. Un šī gadījumā, ja tā tad es esmu uzņēmējs no Kārsavas vai Dagdas, kāda ir procedūra, lai es tiktu šī statusā un kas man ir jāapsola? Tas droši vien, ka primārais, kas būtu jāpasaka, mūsu pamata atšķirība no pārējiem seziem Latvijas teritorijā ir tāda, ka mēs varam iedot speciālas ekonomiskās zonas statusu jebkurai vietai Latgales reģionā, faktiski izņemot Rezeknes teritoriju, pēc uzņēmēja izvēles. Tāpēc sez ir arī Balvos, Rezeknes novada, Livānos, Krāslava, Daugavpilī, Augšdaugavas novada. Pēc uzņēmēja izvēles viņš izvēlās vietu, viņš investē līdzekļus, viņš saņem valsts garantētus nodokļu atlaides.
Tātad, principā, galvenais iegūms ir nodokļu atlaides, ko uzņēmējs var investēt savā uzņēmēja attīstībā. Galvenais droši vien ir nodokļu atlaides, bet ir arī citi diezgan nozīmīgi faktori. Daži uzņēmēji uzskata, ka status dot viņiem papildus plusus arī mārketingā, ka viņu sadarbības partneri uztver viņu kā nopietnu ražotāju, kurš tiešām sadarbojas, kam uzticās valsts un kas uzņēmējs sadarbojas ar valsti, kas arī dod savu pienesumu, tīpaši, kā uzņēmējs saka, teiksim, nodarbojoties ar tirdzniecību, tā izskaitā arī Skandināvijas valstīs. Paldies par šo ieskatu. Andri, man būtu jautājums. Uzņēmēji, protams, darbojas kādu pašvaldību teritorijā. Un, ja mēs skatāmies uz Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, cik viņas ir atbalstošas šo uzņēmēju piesaistē savām teritorijām un ko dara uzņēmējdarbības centrs, varbūt tās, lai veicinātu šos procesus? Jā, ļoti, ļoti labs jautājums. Jāsaka, ka skatoties mūsu pašvaldību griezumā, faktiski gandrīz visas Latgales reģiona pašvaldības no saviem budžeta līdzekļiem arī organizē mazo grantu konkursus uzņēmējiem, kuru ietvaros tad attiecīgi atkarībā no šī konkursa tad ir iespēja biznesa uzsācējiem uzsākt savu biznesu vai arī jau esošiem arī saņem finansējumu nelielu ideju attīstībai. Un kopumā jāsaka, ka piemēram 25. gadā, pagājušā gadā, šis kopējais finansējums, kas tika izdalīts savu reģiona pašvaldībām, ir vairāk kā 200,000. Ja? Un šajā visā arī finansējumā ir arī mūsu ieguldījums, kur ar Vides aizsardzības viedās administrācijas ministriju mēs esam arī integrējuši remigrācijas komponenti, respektīvi atsevišķis finansiāls atbalsts personām, uzņēmumiem, ko dibina remigranti, vai arī uzņēmumiem, kuri piesaista remigrantus. Un lielākais finansējums saņēmējs šajā atbalstā mums ir Daugavpils valsts pilsēta, kur 3 gadu periodā plānojas, ka gandrīz 100,000 eiro tiks apgūti. Un jāsaka, ka ar šo mēs arī parādām, ka remigranti mums atgriežas, viņi ir svarīgi mūsu ekonomiskajā apritē. Un arī tā ir tā iespēja arī jaunas uzņēmējdarbības attīstībai. Runājot par Latgales uzņēmējdarbības centra aktivitātēm, jāsaka, mēs nestāvam uz vietas, jo viens no tiem galvenajiem pamatprincipiem mūsu darbībā, ka mēs nemēģinām un negribam, un nekādā veidā tas nav pieļams, ka mēs dublēsim citu institūciju darbu. Mēs vairāk skatāmies tos sektorus, tās lietas, kas netiek nosektas, un attiecīgi tajā jomā tad mēs ejam iekšā. Pirmais ir, protams, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar reģiona pašvaldībām. Ik gadu mēs katrā pašvaldībā organizējam arī informatīvus pasākumus uzņēmējiem, kur, kā minēja, sadarbībā ar citām atbalsta institūcijām vienopus savācam uzņēmējus, kas nav tik vienkārši. Uzņēmēji ir pieraduši īsām, konkrētām sarunām, tad mēs arī šo formātu pielāgojam. Sarunām ir vajadzīgs bizness. Un tad attiecīgi īsā formātā par visu iespējamo pieejamo finansējumu mēs vienu vietu arī nokonsultējam. Tas ir tāds mazs piemērs, bez cita kā mēs arī ļoti ieguldāmies tajā, lai popularizētu mūsu uzņēmēju darbības vidi ar labiem piemēriem no esošiem uzņēmējiem un arī iedrošināt jaunus spērt šos pirmos soļus. Un te jāmin arī varbūt pirmšķirīgi tādas lietas, kas liekas, kāpēc to jādara? Piemēram, uzņēmēju konkursus. Jā, uzņēmēju konkurss ir viena no lietām, kur mēs parādām, ka mums ir šās labās idejas, jo šajā uzņēmēju konkursā, ko mēs katru gadu organizējam, ir nominācijas gan lieliem uzņēmējiem, gan arī biznesa uzsācējiem, kā piemēram gada mājražotājs, gada amatnieks, kur mēs parādām, ka ir šīs tradīcijas, ir iespēja ar to visu pelnīt. Gada jaunais turisma pakalpojums, tas kā teritoriālais mārketings, mēs parādām, ka mums ir interesantas lietas, projekti, kuri tiek investēti arī Latgales pierobežā, ārējā robežas daļā, teiksim, kur visi daļa uzskata, tas nav droši, nav vēl. Mēs mēģinām to visu apgāst un stāstīt, nē, mums viss ir kārtībā, vienkārši ir jādomā pareizi, pozitīvi un, protams, jāprot arī rēķināt.
Andri, pieskāries šim tādam, man liekas, Latgales plānošanas reģiona gada notikumam, kas ir gada balva uzņēmējdarbībā, kur jūs pasniedzat gan Rīgā pasākumi bijuši, nu pat decembrī bija pasākums arī Gorā. Kā jums iet ar šī pasākuma rīkošanu, un vai ir viegli izvēlēties tos uzņēmējus un dažādu jomu pārstāvjus, jo es domāju, konkurss tomēr ir diezgan liels? Jā, pieteikumu skaits ir, un mums tiešām, Oskara pareizi minēja, ir diezgan arī sarežģīti pateikt, kurš ir labāks. Jāsaka, ka pirmām kārtām visiem ir jāsaprot, ka mēs nerunājam tādā mērogā, ka šīs uzņēmums ir vislabākais no reģiona. Mēs jau runājam tajā līmenī, kuri ir pieteikti konkrētā gadā. Līdz ar to tā dimensija mums katru gadu ir vidēji 60 pieteikumu kopumā, un pagājušā gadā mums bija 12 nominācijas, viens no kuplākajiem skaitiem. Un jāsaka, ka diezgan interesanti iet. Ja? Mums arī interesanti uzzināt, bieži vien ir jaunas uzņēmējas, kas ir parādījušies, bet varbūt nav nākuši mums pēc palīdzības, pēc konsultācijas, un tad mums arī pārsteigums, wow, kas par labu ideju, un tad tiešām tāds uzņēmums ir. Jā, cienīti radioklausītāji, Radio Alise Plus ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības, un šodien pie mums viesojas Latgales plānošanas reģiona divi kungi, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankēvičs. Vladislav, jautājums tev, saki lūdzu, viss tev stāstītais, pieminētais par Latgales speciālo ekonomisko zonu, likās tāds ļoti rožains, bet vai ir kaut kādi izaicinājumi, ar ko, teiksim, jūs saskaraties, par ko ir jums jādomā, pie kā jāpiestrādā, lai, teiksim, uzņēmējam jūsu sniegtie pakalpojumi būtu draudzīgāki, labvēlīgāki, vai jūs vienkārši jau baudat savus darba augļus no tā, kas ir iestrādes procesos izveidots? Noteikti ne, Oskar. Mūs uzņēmēji nekad nekautrējas aizrādīt. Tas, kas, viņu liktos, birokrātiskie procesi vienmēr atrodas. Birokrātiskie procesi, protams, ir daudz, kas, protams, mūsu valstī jāmaina, no attiecībā uz investoru piesaisti, lai atvieglotu viņu dzīvi, tādos jautājumus kā konta atvēršana bankā, procesi saistīti ar IVN novērtējumu vai tādas procedūras, kas ir pietiekoši ilgstošas, kur mums arī jāsaprot tas, ka uzņēmēji atnākot, viņi skatās ne tikai uz Latviju, uz Latgali, viņi skatās arī citas valstis. Un tajās valstīs, kur birokratiski jautājumi tiek risināti ātrāk, tur, kur ir izdevīgāki nodokļu režīmi, protams, tur ir mūsu mīnusi. Mēs to ļoti, ļoti labi izprotam. Mēs arī no savas puses arī mēģinām sniegt savus priekšlikumus arī augstāk ministrijās un saimai, jo mums ir tiešais kontakts ar uzņēmēju, kas pasaka, no SES viedokļa uzņēmēji gribētu uz doto brīdi redzēt arī atlaides attiecību uz darba spēku. Arī, tas ir diezgan jūtīgi, tīpaši klasiskajām Latgales nozarēm. Jā, augstas pievienotas vērtības nozares uzņēmumi varbūt, ņemot vērā viņu augsto pievienotu vērtību, varbūt tas nav tik kritiski, cik pieņemsim daudzām nozarēm, kas ir, klasiskā veidā Latgales reģiona. Mēs ar šiem jautājumiem, protams, arī nodarbojamies. Ir arī jāsaprot, ka arī mūsu izglītības sistēma Latgales reģiona nebija 100% gatava tam, ka pēkšņi parādīsies elektronikas ražotāji Latgales reģionā, un tas klasiskās arī augstskolas un profesionālas izglītības iestādes arī šobrīd mēģina panākt to uzņēmēju pieprasījumu, jo viņi rada daudzas ļoti labi atalgotas darba vietas, un viņi principā liela daļa no viņiem uzņēmās arī to vajadzību apmācīt. Bet, viņi, protams, labprāt, un mēs ar viņiem runājam gan ar uzņēmējiem, gan ar Daugavpils universitāti, gan arī RTU, par to, ka mums vajadzētu pielāgot arī gan izglītības programmas, jo uzņēmējiem vienkārši viņiem būs tā iespēja ātrāk sagatavot darbinieku pirmām kārtām, otrām kārtām tā ir atkal iespēja mums nezaudēt jauniešus, kur iespējams varētu apgūt, saņemt labu izglītību Daugavpilā vai Rēzeknē, uzreizām
teiksim, iestāties labi atalgotā amatā, labā uzņēmumā. Un tāpēc šajā virzienā mēs arī strādājam. Protams, es piekrītu Andrim tajā ziņā, ka mums vajadzētu ļoti stipri piestrādāt arī pie jaunu uzņēmumu, pie iesaicēju atbalstu. To mēs arī ar viņu arī darījām un arī darām. To ļoti aktīvi iesaistās arī Latgales uzņēmējdarbības centrs un arī plānošanas reģions, kas arī bija mūsu programma, ko atbalstīts ar Norvēģu finanšu instrumentu, ka mēs izstrādājam speciālu mācību programmu, principā sākot no bērnu dārza līdz universitātei, kur tiek attīstīta uzņēmējdarbības ideja sadarbībā. To veiksmīgi arī praktiski mēs redzam, ka realizē Junior Achievement Latvijā, bet arī bija brīdis 2013. gada, kad mēs ar Andri apmeklējam katru rudeni 15 skolas Latgales reģionā, un mēs redzējām, ka tajās skolās, kur sadarbojas ar Junior Achievement, bērni ir stipri motivētāki, stipri aktīvāki. Viņi saprot, ar lielāku izpratni, ko viņi grib darīt tālāk savā dzīvē, nekā tajās skolās, kur varbūt kas nesadarbojās. Kungi, jautājums, kas visnotaļ ir būtisks, ir šī te pozitīvā prakse, pieredze un sadarbība arī. Un šeit jāsaka, ka Latgales plānošanas reģions man liekas katru gadu rīko pieredzes apmaiņas braucienus uz dažādām ārzemēm. Jūs piedalāties dažādās arī izstādēs. Kā jums šeit veicas, cik daudz un liela nozīme no tā procesa ir mūsu uzņēmējiem? Cik jums izdodas viņus aizvest un kā jūs plānojat šādus braucienus? Jāsaka tā, ka pēdējos gadus mēs vairāk šo organizējam mūsu īstenējumu projektu ietvaros, jo, ja teiksim tā pa tiešo runāts ar Latgales uzņēmējdarbības centru vai ar Latgales speciālo ekonomisko zonu, mums ir virkne procedūra, mēs to nevaram iekš tā, ka mums ir jāfiksē šis komercdarbības atbalsts. Tāpēc mēs ar uzņēmējiem strādājam, lai viņi izmanto esošās Latvijas Investīciju attīstības aģentūras programmas uz eksporta veicināšanu, kur ir šis tematiskais atbalsts un palīdzam arī sagatavot šos visus informāciju, materiālus, lai viņi varētu arī piedalīties šajā visa atbalsta procesā. Visnotaļ šo aktivitāšu, ko plānošanas reģions un jūsu pārstāvētās institūcijas darat, ir tiešām ļoti plašs, un mēs varētu noteikti vēl turpināt sarunāt dažādas tematiskos jautājumus gan par dažādiem tirgiem, ko plānošanas reģions īsteno, gan amatniecību un visām citām jomām, kam jūs tikai nepieskaraties. Bet, cienītie kungi, diemžēl mūsu raidījuma laiks ļoti strauji tuvojas izskaņai. Visnotaļ pilnīgi iespējams tiksimies šogad vēl runājot par dažādām aktualitātēm uzņēmējdarbībā. Un tāpēc liels paldies jums, ka atnācāt uz mūsu radio raidījumu. Tātad, cienītie klausītāji, šodien izskanējis raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības, ko finansē Mēdīju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild Sijā Alise Plus. Uz tikšanos nākamajos raidījumos. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Radio